17. gadsimta beigās celtā muiža tikusi nodedzināta 1905. gadā. Tolaik pils atjaunota, bet mūsdienās no senās posmas palicis maz. Līdz šā gada vasarai vienā pils spārnā bērnu dārza vajadzībām telpas nomāja Rundāles novada pašvaldība, bet otrs spārns jau bija katastrofālā stāvoklī. Tagad, kad senā pils ir pavisam neapdzīvota, atkal sevi pieteikuši vandāļi. Visi bijušā bērnu dārza telpu logi rindas kārtībā vienkārši izsisti. Izdemolēts arī elektrosadales skapis. Valsts policijā šis notikums reģistrēts 25. oktobrī. Šajā sakarā uzsāks krimināla process par tīšu mantas bojāšanu. Un tā tiek noskaidrots aizdomās turētās personas, kas varētu būt izdarījuši šo noziedzīgo nodarījumu, un uz doto brīdi arī tiek aprēķināts materiāla zaudējums. Ja? Policija lūdz atsaukties acu lieciniekus. Uzrunātie ļaudis lielākoties gan par šo gadījumu nav īsti dzirdējuši, bet domā, ka tur savu roku pielikuši jaunieši. Skolā pa sargu strādāju un jauniešiem caurām naktīm. Caurām naktīm viņiem nav ko darīt, viņi braukā ar mašīnām, lieto alkoholu. Jā, agrāk mēs pie viņas atpūtāmies, jo tur blakus bija veikals. Tagad tur vairs nav? Nu, principā nē, veikalu nav, bendēras nav, tad jau nav tur ko darīt. Ne? Par notikušo nav dzirdējuši arī Kautsminas īpašnieks Sijā Intelko. Uzņēmuma direktors stāsta, ka teritorijas iežogošana maz ko līdzētu, bet uzņēmumam esot noslēgts līgums ar apsardzes firmu, kura nesot bijusi savu uzdevumu augstumos. Dotajā brīdī tur notiek ar viņiem arī sarunas, jo tur ir bijuši arī iepriekšēji gadījumi, kad ar ielaušanos iekšā un notiek sarunas par viņu darbu. Īpašnieki gan joprojām cer piesaistīt investorus un Kautsminu restaurēt. To, ka projekti iesniegti, apstiprina arī pieminekļu aizsardzības biedrības inspektori, tomēr veiksmes stāstu esot maz. Faktiski jau ir tā, laikam, nopietni jāpārdomā šī privatizācija, bet tagad, diemžēl, ir tāda situācija, ka, laikam, vislabāk saglabātās muižas ir tās, kurās atrodas skolas.